Kā dziļā? Mēs braukt pāri. Ar ko? Dzīvojam, mums jābrauc. Jūs tur dzīvojat, ja? Mēs pirmo gadu pieredzi jau ir. Katru gadu aplūstat? Katru trešo. 10. un tagad. Un kā šogad gatavojāties? Līdz ceļam ir, tikai nav pārceļam. Kas tad? Kā gatavojāties šogad? Nu kā, negaidījām tik ātri īstenībā, jo ledus vēl nekur nebija aizgājis. Ir kaut kādi skāderi? Kaimiņam bija 10. gadā. Ceļš uzburbuļojis. Vat tās gan. Ceļš ir tāds, tā kā vispār laikam nekad te nav bijis. Braucams? Viņš tiek visu laiku grēderēts, bet netiek uzbērts. Un tagad ir tā, ka viss ir pacelts augšā un tu brauc pa tādu žļuru riteņu pirms tiekšā. Mēs tur cilvēkus braucam ar. 3 gadi gaidīja, kad pilsētas saimniecība solīja man šito līkumu īstenībā uzbērti. Pilsētas saimniecība cīnāmies ilgi un dīgi. Tie ir tikai sola, es jau zvanu, jā, būs. Jūs kaut kā transportējat cilvēkus, kaimiņus arī? Mēs paši. Atbrauc pakaļ māsai iekšā netiek. Paši vedām bērnu uz skolu. Viņš sievu ar pasāti mēģināja pārvest. Tur būriņu ceļā nekādīgi nevar tālāk tikt, ja? Tikai šits ceļš ir. Un otrā pusē ir aplūdes ar? It kā tā stāst, ka esot Glāni jau pie Psihenes, tas jau pie 500 punktu. Tur ir vēl trakāk nekā, zemāk nekā šeit vēl. Mēs pagaidām, mūsu mājas pagaidām nav ūdeni. Tur no otra gala tur atkal upe ir visas grājas piepildījusi un daļa tā vispār ir. Labi, man jau tāpat vēders griežās visu laiku. Ietiek tā. Ekskluzīva reportāža. Ekskluzīva. Te sākas dziļais.